Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane. Pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente. 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autore, un šodien es turpināšu lasījumu no sava maģistra darba. Otrās nodaļas, 3. apakšnodaļa – mācību telpa. Atgādinu, ka 2. nodaļa bija par vidi un bērna attīstību, par vides nozīmi bērna attīstībā. Mācību telpā ikvienam ir jājūtas ērti un labi. Arī telpas iekārtojums veido psiholoģisko atmosfēru. Laba pašsajūta nodrošina veiksmīgāku mācību procesu. Ir daudz iespēju to patīkami un mājīgi iekārtot. Tas atkarīgs no katra paša. Lūk, daži piemēri. Telpa ir patīkama un mājīga, ja to attiecīgi iekārto, piemēram, soli izvietojums var nebūt standarta. Dekorē visdažādākajā veidā, ar ziediem, augu kompozīcijām, vislabāk, ja tas ir bērnu pašu. Sarūpēts. Telpu dara mājīgu koks. Sienu apdare kokā, no koka darināti galdi un soli, krēsli, vai to virsmu, noklāšana ar koku un tam līdzīgi. Klasi var sadalīt dažādās zonās – lasīšanas stūrītis, eksperimentu un veidošanas stūrītis un tā tālāk. Klasē var organizēt sarunas, lasīšanu, kur viens netraucē otru, dažādu darbošanos, kur jebkurš bērns dara kaut ko pēc savas brīvas izvēles. Maza bērna apkārtnē telpām ir jābūt maksimāli vienkrāsainām. Telpas nevajag apgleznot profesionāliem māksliniekiem. Te ir jāizliek bērnu darbiņi. Tos vajag regulāri mainīt. Bērnam ir prieks, ka viņa darbs tiek novērtēts. Ja darbs ir izlikts arī citu apskatēji, tas nozīmē, ka tas ir nodots novērtējumam. Māksliniekiem, piemēram, arī nebūtu jēgas strādāt, ja viņu darbi netiktu novērtēti. Bērnā raisās radošā enerģija. Viņam pašam gribas zīmēt, gleznot, krāsot, veidot un darināt. Nevajag viņam dot priekšā neko gatavu. Bērns nemaz to negrib. Mazi bērni bieži sauc. Es pats. Ir jāatraisās bērna fantāzijai. Svarīgi ir tas, ko viņš uzzīmējis. Nedrīkst augošā cilvēka domāšanu ielikt šablonos. Vēlāk citādi veidojas stereotipiska domāšana. Ir labi domāt tā, kā visi domā,
darīt tā, kā visi dara. Tā nav labi. Katram ir jābūt savām domām, jo katram ir sava dzīve. Šabloniska domāšana vēlāk parādās arī sabiedrības sociālajā dzīvē. Kur cilvēki nereti nevar atbrīvoties no šādas pasaules uztveres. Arī šodien mēdz būt bērnu iestādēs pareizi zīmējumi, piemēram, koks ar zaļām, ovālas formas lapām un tam līdzīgi. Dabā pirmkārt kokiem visas lapas nav absolūti ovālas formas. Te svarīgi veidot bērnā novērošanas spēju. Otrakārt, varbūt bērns grib zīmēt lillā lapas. Te ir vietā domas citāts, kas atrodams 1978. gada toreizējā laikrakstā Padomju jaunatne. Sen, bet joprojām vēl aktuāli. Rakstā ir stāstīts par bērnu zīmējuma konkursa norisi, kuru agrāk ik gadu Rīgas parkos rīkoja par godu toreizējai starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai 1. jūnijā. Tagad vārds māksliniekam Harijam Blunavam. Kāpēc tik daudzi sauli zīmējuši stūrītī? Kāpēc uz visiem bērzu stumbriem vienādi melnas svītriņas? Audzinātājs bieži vien jau bērnu dārzā māca zīmēt ar šabloniem, bet vēlāk bērniem grūti tikt no tiem vaļā. Un ko lai saka par vecākiem, kas stāv blakus un ar pirkstu baksta, kas jāzīmē? Labāk jau violeta pīle un zaļa bura. Tā ir patiesi un neviltoti. Tā ir bērna fantāzija. Kā redzams, visam ir daudz dziļākas saknes, kā domājam. Šis secinājums jau otro reizi, to noteikti var secināt arī vēl neskaitāmas reizes. Katrai lietai ir jāmēģina saskatīt tās būtība, kā tas vai cits it kā šķietams sīkums ietekmē cilvēka attīstību. Šodien tas būtu viss. Šodien ir ārā vējš, traucē man pūš lapas, nedaudz traucē strādāt, bet skaists laiks. Visu labu!